Jā, ļoti labi. Nu, redz, Juris pakomentēs. Jāne, vai tu to savu karotīti man te atstāsi? Nē, atstāji. Nu, kad tu brauksi, ja kāds grib nobildēties tieši tagad un uzreiz uz citiem. Mīļie, nāciet tuvāk, citādi es iešu pie jums. Tā kā mums ir sarunas zemeņu divānos, lūdzu, nāciet tuvāk, jo, ja Diana aizies prom. Citādi, prom es neiešu, es vienkārši kādam sēdēšu te blakus tad. Nu, kas tas ir, mīļie? Nāk tuvāk. Naču. Nu tā, es savam sunim saku naču. Nāciet, ļoti labi būs. Jā, nu lai mums nav tā sajūta, ka tur kaut kur Paldies, Diana. Balkonā. Paldies, Diana. Un tas ir par cilvēkiem, par attiecībām, vai ne? Lai mums kaut kāda saruna sanākt, mums ir jābūt drusku tuvāk. Tu tā, lai mēs redzam acis. Vai ne? Jo jūs jau to gribat, tikai kautrējaties. Paldies. Nu, man šķiet, ka Diana ir viens no tiem cilvēkiem mūsu kopienā, kas protams, arī savu profesionālo iemaļu dēļ, bet arī savas cilvēcības dēļ vienmēr tirdziņā ir iespējams ar tevi parunāties. Un šeit arī ir interesanti pastāst, vai tu tā kā esi iedzimta Mālpiliete, vai tu esi ienācēja, nu, mazliet iedod mums tādu savu vēsturisko. Man nekad nav bijuši lauki. Un 10 gadu vecumā es braucu pie draudzenes uz laukiem Vecpiebalgā. Un tur es guvu tādu lauku pieredzi. Bet cik es sev atceros, man vienmēr pirksti ir bijuši zemē. Un 89. gadā jaunākā paudze nezina, kas ir breša zemnieki, bet mana māma kļuva par breša zemnieci un ieguva savā īpašumā mājas ar brīnišķīgu nosaukumu Jumacēni. Tie ir vienīgie jumacēni visā Latvijā. Un viņa sāka tur būvēties un sāka veidot augļu dārzu, un šī iecer neizdevās, jo tas nemaz nebija tik vienkārši. Un viņa aizbrauca uz Ameriku. Un man šķita, ka es gan tur neko nedarīšu, jo tas ir milzīgi daudz, 12 hektāri. Bet mēs ar manu dzīves biedru Juri, kā tur sākām uz saviem noteikumiem. Tā tur esam uz saviem noteikumiem, nu jau arī uzbūvējušies. Juri. Un klausījos par Jānu, ko tu runāji par Sarmītu, un es domāju, tas jau mūsu stāsts. Mums ir viena profesija, mēs abi esam klīniskie psihologi un psihoterapeiti, un mēs nestrādājam kopā blakus, jā, tad, kad vienam ir darbs, tad otram nē. Bet mums mājās ir tāda savstarpējā pievilkšanās, ka tajos 5 aprūpējumos hektāros mēs ik pa brītiņam vienkārši tagad tāds magnēts sanākam kopā. Un varbūt ar to jau arī sākas tā kopiena, vai ne? Ar to pāri vai ar to kādu. Un ģimeni, tieši ģimeni. Tā, ar ģimeni. Jā. Viennozīmīgi. Diana, vai šī ģimeniskā sajūta tev ir kā mājās, tā arī kopienā, tirgus laukumā? Kur? Jā, un te ir tāds paradoks. Man diezgan bieži cilvēki saka, ka laimīgie jūsu bērni, bet jūs saprotat, ka es šodien neesmu kopā ar saviem bērniem. Es esmu ar jums, jā. Mani bērni nemaz nav tik laimīgi, jo mamma daudz strādā. Viņi gan ir izauguši. Un tas ir viens un otrs, es esmu ārkārtīgi noslēgta. Tāpēc es dzīvoju mežā un iznāku ārā par retam, tad es te nododu bumbas, tad es pasaku, izrunājos, un es fiks atpakaļ savā mežiņā zem galda. Bet tas man šķiet ir tādā, lai es varētu iedot, un tad, kad es dodu, tad es dodu tā ar vērienu. Man ir ļoti daudz jābūt tai vienatnībā, tai klusumā, tai mierā, kurā es varu uzkrāt. Un ir forši, ka mums ir šī vieta, kur krāt. Un tad ģimene arī, es esmu ļoti laimīga ģimeni ieraudzīt, kad viņi brauc ciemos, un tikpat laimīga redzēt, ka viņi brauc prom, un tad mēs darām viņiem tā. Un mazbērni parasti saka, omīt, tu rādīsi ģīmjus, un tā viņa ar pretīm rāda tā, ja, un tas atkal ir kaut kas par attiecībām un kopienu, ka ir lieliski, ka mēs viens otram esam, un ir lieliski, ka mēs viens otram dodam telpu, un laukos tā telpa ir iespējama, vai ne? Jā, un es tieši gribēju pajautāt, paceļ rokas visi tie, kam vajag to savu individuālo telpu. Nu, tā kā... Un tagad paceļ rokas visi tie, kam patīk arī pabūt, nu, tādā kā šodien svētkos.
Nu, reti mēs arī esam, vai ne? Jā, svarīgais ir par proporciju, jo neviens cilvēks nespēja būt visu laiku burziņā, vai ne? Un ja kāds saka, es spēju gan, tad es saku, nē, uz mazmaiņu tu ej viens. Vai ne? Kā lūdzu? Pelmeņi varbūt var, jā. Pelmeņi varbūt kopienā visu laiku. Runājot par pelmeņiem, šo sarunu mēs ar Diānu nosaucām par Zemeņu Rasols, atceries? Un tas ir ne bez iemesla. Un nedomājiet, tas nav tikai tāpēc, ka mēs varētu papļāpāt par dažādām tēmām. Nē, īstenībā tajā īstajā Rosolā ir jābūt ārkārtīgi daudz, gluži kā kopienai, dažādām lietām. Jā, un droši vien tagad arī jūs sežat, lielākā daļa jūs viens otru nepazīstat. Un iespējams pat nezināt, ko vispār varētu pajautāt otram, vai ne, un kā. Bet, ja jūs sāktu runāt viens ar otru, tikai par vienu tematu pastāsti lūdzu savas bērnības blēņas. Jums tagad būtu ko stāstīt, jums tagad būtu atmiņās tik daudz, un jūs ātri vien teikt, oi, bet man bija vēl tāds stāsts, vai man bija vēl šāds stāsts, ja? Un jūs ieraudzītu to, ka mēs katrs nesājam to kopīgo, un katram mums ir tas individuālais, vai ne? Un tā tas ir, ja mēs domājam vispār par cilvēkiem. Nu, es esmu psiholoģija, es taču nevaru nerunāt par psiholoģiju, ka ikviena cilvēka pieredze ir universāla. To piedzīvo visi. Mēs visi piedzimstam. Ja? Mēs visi esam mazi, mēs visi esam pieaugam. Šodien mēs visi esam Zemeņu svētkos, tātad universāla. Bet katrs to piedzīvo savā unikālā veidā. Tieši tā kā es to piedzīvoju, tieši tā kā tu vai vēl kāds. Un tad, kad mēs dalāmies ar to, man šķiet nelielā kopienā ir vieglāk dalīties. Tirdziņā, jā, atnākam, izrunājamies, kā tad ir gājis, atkal izrunājamies, ja, tad mēs ātrāk un labāk varam saprast to, ka patiesībā mums ir daudz vairāk vienojošā, nevis atšķirīgā. Ne? Tas arī tas katra unikālais tomēr ir daudzjādā ziņā kopīgs. Nu, šodien jūs te tādi visi sežat un droši vien nevienam nav briesmīgi karsti. Vai ne? Vai ne? Jā, bet katrs to piedzīvo unikāli. Jā, es gribēju teikt, interesanti, vai Mālpils tirgus tradīcija, īstenībā tā tradīcija, ko mēs paši esam izveidojuši, paši mēs viņu lolojam, vai tas mūsu kopienai iedod to viedumu? Vai kā tas ir, Diāna? Vai tas mums palīdz stiprināt kopienas attiecības? Uzreiz par viedumu runājot, atkal mana profesionalitāte liek definēt, kas tad tas ir, jā, lai visiem ir skaidrs. Un vārds viedums nemaz nav tik viegli definējams, bet tā nav tikai pieredze, jo varbūt pieredzējis cilvēks, bet bez vieduma, vai ne? Tās nav tikai sajūtas, jo sajūtas nenosaka mūs visu. Tās nav tikai zināšanas, jo var cilvēks būt ļoti izglītots, bet arī nebūt vietas. Un droši vien viedums tā ir spēja izmantot visu savu pieredzi, apvienot to vislabākajā veidā, lai piedzīvotu tādu bagātu dzīvi pats un spētu dot citiem un vēl atstāt kaut ko aiz sevis. Un man šķiet, ka viedums tas ir kaut kas tāds, uz ko mēs tiecamies. Un katrā ziņā vietas vēl nevar būt 5-gadīgs. Ja? Tāpēc bērni nepiedzimst kā personības, viņi par tādiem aug. Bet man šķiet, ka mums ir tāds kopējais tāds ceļš uz viedumu, un tas ir, ka mēs, es domāju, varbūt no vienas puses intuitīvi, bet no otras puses caur tevi, caur Jāni, caur Aneti, caur Kristīni, caur vai visiem Mālpils. Caur Diānu. Labi, arī jā, ka mēs caur to, kā dzīvojam dzīvi, palīdzam viens otram, kaut gan tas nav bijis mērķis, palīdzam viens otram dzīvot bagātīgāk. Nevis bagātāk, bet bagātīgāk. Nevis vieglāk, bet izturamāk dažreiz grūtos brīžos, jo mēs jau viens otram arī esam plecs. Nevis tā paviegli, bet priecīgāk. Nu tā svētkus radot un arī riktīgi strādājot, vai ne? Tas ir, man šķiet, tas mūsu tāds, ceļš uz viedumu, jā. Un man gribās, Diāna, arī vēl to domu tālāk attīstīt. Šodien Mālpils Zemeņu svētki. Tas ir
apsīšu ģimenes, un ne tikai apsīšu ģimenes, arī dzērvju ģimenes un daudzu citu zemeņu audzētāju un uzņēmīgu cilvēku Mālpilī darba tikuma cildināšana, neatkarīgi no tā, ar ko viņi nodarbojās. Un arī mūsu katra, vai ne? Tā kā svētki nav tikai pompozi, tas ir kārtīgu darbu, novērtēšana un tā reize, ka mēs to varam nosvinēt. Vai tas arī ir būtiski būt kopā ne tikai priekos, bet arī darba svinībās, ja tā var teikt. Un pirms tu sāc atbildēt, droši jūtieties kā pie savējiem. Tur ir brīvas vietas, var nākt te vēl priekšā, tur tā, ja, tā kā. Tāda jau ir tā dzīve. Nevar jau būt tikai viegli. Mēs dzīvosim ilgi, būsim vienmēr veseli, laimīgi, jauni un skaisti, jā. Tā nevar. Mums pa vidu tur ir tiešām tas savu laiku, dubļus brīdi savu laiku rotājos, jā, mums ir gan jāpastrādā, gan jāsvin. Bet Rabindranaths Tagore ir teicis, un tie, kas varbūt kādreiz ir dzirdējuši manas lekcijas, šī ir viens biežāk lietotais citāts, ka atpūta piederas pie darba tāpat kā plakstiņi pie acīm. Un pēc kārtīga darba ir kārtīgi jāatpūšas. Un ir jācildina tie, kas dara to darbu. Un ne tikai pārējiem, bet arī pašam katram jāpasaka, jā, es to darbu varu izdarīt labi. Tā kā Jānis pateica, es esmu tas radošais. Sarmīt, tu arī, bet Jānis ir radošāks. Jānim tā šķiet, ja? Bet labā ziņa, šis nebija par sacensību. Jā. Šis bija par savu talantu ieraudzīšanu, vai ne? Pateikšanu. Mums ir tik daudz to tautas teicienu, ja? Kurš tas sunim asti cels, ja ne pats, un mēs to bieži sakam tā kā noniecinoši, bet ir arī, kas tas par suni, kas nevar savu asti pacelt, ja? Un tas ir gan katrs atsevišķi, ka mēs varam pacelt to savu asti un teikt, jā, šo es protu. Nevis protu vislabāk, nevis protu vienīgais, bet šo es protu. Šo es varu kādam iemācīt. Tad šo, protam, mēs kā pāris, kā ģimene, kā kopiena. Un tas man šķiet ir kaut kas tik vērtīgs, kāpēc Mālpils, ir tas viedais ciems, ka te ir pietiekami daudz cilvēki, kuri ceļ viens otru, kuri atbalsta viens otru. Nav jau tā, ka pamostoties no rīta mēs viens bez otru iztikt nevaram, jā? Vai visi domājam vienādi? Nav tā, ir dažādi cilvēki. Bet, kad cilvēki apvienojas tā kopīgā mērķa vai intereses labā, darot labāko, ko var, tad tas rezultāts ir un tas ir jācildina. Un es gribētu teikt, mēs varētu brīnišķīgus aplausus veltīt Diānai, jo viņa tiešām ir tieši tagad, jā, paldies jums. Paldies. Par ko? Un tagad par ko? Šis ir labs, mēs vispirms izdarām pēc tam par ko. Bet tiešām Diāna ir mūsu viedā ciema viens no stūrakmeņiem. Un tagad kur? Jo viņi ir gatavi savu talantu dot mūsu kopienai, nevis paturēt tikai pie sevis, bet tad, kad mēs aicinām, nāk kopā, iedot labāko, un mums ir bijušas šādas te kopā nākšanas, kurā Diāna mūs iedrošina. Viņa iedrošina uzdrošināties vairāk, ka tas ir normāli reizēm justies, es nerunāšu taviem vārdiem, ja, bet reizēm justies gan bēdīgam, gan priecīgam, gan iedvesmotam, gan nogurušam. Viss ir labi. Jautājums, vai mēs guļam mērķu virzienā, jo, var jau neiet, var jau arī tikai pagulēt. Tas jau ir labi. Un citā dienā, kad būs vairāk spēka, tad arī aiziesim. Un drīkst palaist pa priekšu arī kādu citu, drīkst piegurt un būt klusāks. Katram ir savs spēks. Man šeit tas ir tāds mūsu pāris stāsts. Es esmu ļoti noslēgta, bet, kad es daru, es esmu spridzinātāja. Man vīrs ir tāds rāms un kluss, bet es viņu saucu par stiprāko vīrieti pasaulē, jo, Juri, tu vari visu, man tā šķiet. Aplausi Jurim, noteikti. Paldies, Juri. Jā, un ka katram ir savs ieguldījums, un šo atkal padomājiet par savu ģimeni. Nevis, ka es vienīgais vai es vienīgā, kas kaut ko saprot. Māmiņas, jūsu mammas arī kaut ko saprot. Vecmāmiņas, jūsu meitas un vedeklas arī saprot. Vīri, jūsu sievas, tā ir tās foršās sievietes, ko jūs aprecējāt. Un sievas, nav tie vīrieši narcisi, tik daudz narcisu nav uz pasaules, cik raksta grāmatās par viņiem, ja? Un tā kā drīzāk ieraudzīt to, kas mums katram ir, un to atšķirīgo pieņemt kā spēku. Jo, ja mēs visi būtu vienādi spēcīgi, vienalga vai ģimenei vai kopienā,
tad mēs būtu absolūti garlaicīgi. Nu, tādas cukurpakas saštancētas. Bet tieši tas, ka viens ir, nu, tā kā zemeņu šķirnes, viens ir Zefīrs un otrs ir Sengāna, man nāknis, kāpēc 90. gadu šķirnes. Malvīna, Āzija, jā, Sonāte un kas tad tur vēl ne, un Penelope un Meža zemenītes. Tieši tas, ka katrs nāk ar savu garšu, iedod to rasolu, ja, to feinumu. Un, ja mēs novērtējam vairāk šo vai ne, tad mēs kļūstam papildinājums vairāk. Nu, tas taču ir izdevīgi, ka mēs esam atšķirīgi. Bet, Diana, tu savam rosolam liec klāt, tā kā sineps un mārutkiņu kaut ko garšai vai to nēģi vai siļķi. Kāds ir tavs rosols? Jā, mans rosols Grēta. Mana viena no mazmeitām šodien ir līdzi, un tieši šodien Grēta man jautāja, Omīt, kas ir tavas īpašās rosola, vai tev ir īpašā rosola recepte? Un, nu, man ir tāds radošums, ka es nenokāprotu uztaisīt visu kaut ko. Jā, tā man šķiet ir tāda dabas dziņa atrast un izmantot jebko, kas ir. Un rasolā es parasti lieku iekšā pirmkārt to, kas ir mājās, un tas nav atver ledus. Kad jums nekā mājās nav, atveriet pieliekumu, izņemiet augstu teļu cepeti. Tas ir no 30. gadu pavāra grāmatām. Ja? Man ir no atver un ir, kas ir, bet dziļi iesaku tie, kam garšo rasoliņš. Tātad marinādē noteikti jāliek sinepes, noteikti jāliek mārutki, bet ja nu ir mājās kāds kompotiņš, piemēram, man ļoti garšo ķirbju marināde, tāda salda, tad to jāpiešauna, ja, jo tur tas saldumiņš drusku sit cauri, ļoti garšīgi, vai bumbierīts no kompota, ņam, vai man pilnīgi tā sagribējās, bet vēl mēs dažreiz ar Juri taisam ziemā rasolu, un tā kā mēs dzīvojam tālu no Mālpils veseli 5 kilometri, ja tad veikals mums nav blakus, un dažreiz no mājās ne desa, ne gaļa, bet mēs taisam no anšoviem. Mēs liekam anšovus rasoliņā un vēl drusku sakapāts kāperīšus. Nu, gribas ēst, ja? Aha, vai ne? Un tad nemaz desu nevajag. Un vispār par rasolis varētu runāt ilgi un dikti, jo tas atkal ir kaut kas, kas ir nav viena pareizā recepte, vai ne? Nu, nav. Katram savs. Nav. Bet man... Tu pieminēji to, ka tu dzīvo tālu no centra. Tagad tie, kas dzīvo pilsētā, viņi domā, kas ir centrs un cik tālu ir centrs un kas tas vispār ir. Bet es pievienošos, tas ir citādāk. Un šajā sakarā es vēlētos tev jautāt, vai vieta veido cilvēku vai cilvēks veido vietu? Nu tā, psiholoģijas pētījumi ļauj mums secināt pilnīgi droši, ka tas ir apusējs. Tad mijiedarbība lielākajā daļā gan attiecību cilvēkam ar cilvēku, gan cilvēkam ar vietu ir apusēji. Tad, ja mēs nonākam skaistā vietā, mums ir daudz grūtāk tur gānīt. Ja? Un ja savukārt mēs esam ar tādu iekšējo skaistumu, mēs to vietu gribam veidot skaistāku. Un tādēļ ir vērts Es esmu absolūti pārliecināta par vienu lietu pasaulē. Es nevaru pārveidot pasauli, bet es varu izveidot vienu pavisam nelielu daļu uz pasaules skaistāku, labāku, veselīgāku, manā gadījumā arī zinošāku. Nu, un tad es tā arī daru. Ja es ļoti daudz ko dāvinu no savām zināšanām, bez maksas. Es domāju, vispār es esmu liela dāvinātāja. Un tad savukārt man ir tā mazā vietiņa priekš mums pašiem, ko mēs ar Juru veidojam kā dārzu. Un vispār es domāju, varbūt nākamgad varētu Zemeņu svētkos manā dārzā arī ieaicināt. Lūdzu šo pierakstīt. Jā. Pēc gada, starp citu, pēc gada svētki ir 4. jūlijā, un lūdzu jau iegrāmatojiet savos, ka mēs dosimies pie Diānas uz dārzu, ja? Jā, varētu būt. Tas varētu būt man tāda apņemšanās, ja, lai tad un neko daudz neprasīšu, tikai stundu paravēt. Bet starp citu, darba terapija Diānas un Jūra dārzā izklausās ļoti garšīgi. Jā, man jau šogad ir tāda iniciatīva ravē un runā. Jā, kad es nevarēju pavasarī izravēt savus dobas, tad es ieliku tikai vienīgu stāstiņu Instagramā, ka es mainu 4 stundas sevis pret 4 stundu ravēšanu. Un vispār man ir bijuši jau 5 cilvēki, un tiešām dārzs ir gandrīz vai izravēts. Vai šis piedāvājums vēl ir aktuāls? Nu ir, ja prot cilvēks ravēt.
Kā ir jāprot ravēt, Diana? Tagad noslēdzot mūsu sarunu, mums ir kādas 9 minūtes vēl. Tātad, kā ir jāprot ravēt, lai tiktu pie tevis papļāpāt? Vienkārši jāprot ravēt. Viss. Tā kā pēc tam nepaliek pat burkāni, ja? Nē, nu mēs kopā sēžam un ravējam un runājam. Bet atkal, jā, radošums, vai ne? Tad, kad izmisums smeļas mutē, es domāju, jūs pazīstat šo sajūtu, ka tad, kad šķiet, ka vairs nav nekādas izējas, tad bieži vien mums rodas kaut kādi radoši risinājumi. Ja mēs sākam domāt pilnīgi citādi, tāpēc, ka tiešām, kad nav kur sprukt, kamēr vēl ir kur sprukt, mums ir laika čīkstēt, ka grūti, vaimanāt, jā, ir liet asaras, bet tad, kad smeļas ūdens mutē un vēl pāri galvai, tad pēkšņi mēs kļūstam nenormāli mobilizēti, mums rodas labas domas, un tad tās bieži vien arī realizējas. Absolūti, Diana, es varu tikai piekrist, un šis ir vēl viens pierādījums tam, ka iedvesma ir atslēgas vārds ļoti daudziem mūsu procesiem. Un es jūtu, ka šeit ir jautājumi. Mums ir maz brītiņš, lai kāds no jums uzdot jautājumu arī Diānai vai paši sev līdz ar to. Tā kā nekautrējieties. Un mans jautājums par ko? Par to, Diana, kā tu domā? Vai tas, ka malpilieši svin zemeņu svētkus, tiekās Malpils tirgū, dalās ar saviem talantiem. Vai tas spēj iedvesmot arī citas vietas Latvijā? Jā, jo, ziniet, piemērs ir lipīgs. Un bieži vien tad, kad kādā vienā vietā rodas kāda ideja, tā pāriet. Ir tāds teiciens Zeitgeist. Laika gars. Ja, ka ir noteikti tā, laikā attīstās līdzīgas idejas, bet kad cilvēki redz, ka kaut kur notiek, viņi saprot, ja kāds to var, mēs tā arī varam. Bet vēl ir viena lieta, man šķiet, ka mēs arī esam drusku tagad tāds mušpapīrs, jo mums jau līp klāt arī cilvēki no citiem, no drusku tālākiem novadiem. Un nav tā, ka tikai Malpils pagasts, vai ne, ka tā kā mēs kļūstam tādi biezāki, treknāki, tumīgāki, brangāki. Un te man laikam tas, ko es gribu teikt par Malpili, kas man ir šķiet svarīgi, kādēļ tā kopiena ir tik vērtīga. Nu, nav nekāds noslēpums, kāda ir mūsu demografiskā situācija, vai ne? Un lai mēs varētu dzīvot labi tajā vietā, kur mēs esam, un lai mūsu bērniem būtu skola, un lai te būtu tā dzīve, lai šī būtu tā vieta, no kā tā tas plaukums ir, tad ir vērts to vidi veidot tādu un attiecības veidot tādas, ka mums te pašiem gribas būt. Jo, ja mums pašiem gribas būt, tad arī citi to jūt, vai ne? Nu, un nav te nekāda ideālā vieta uz zemes virs, te nav nekāda paradīze, mēs esam parasti cilvēki. Bet tikai mēs ieguldam drusku tajā kopīgajā katlā, no kā mēs katrs pats arī, un arī tie, kas atbrauc, var pasmelties. Un tā ir tāda došanas lieta. Un tad, kad cilvēks saka, man te neviens neko nav devis, tā nav. Mēs nemitīgi viens otram dodam. Ir vērts padomāt, ko jūs varat iedot savai kopienai, bet varbūt esat malpilieši, tad laipni lūgt pulciņā. Nav vajadzīgs nemaz daudz, vienkārši pat bišķiņam. Tieši tā, Diana. Un šeit arī gribās, un vēl viens tāds pārnot frāzi, kas mēdz izskanēt 10. tiesa baznīcai un 10. tiesa sabiedrībai. Manuprāt, mēs esam tajā mirklī, kurā 10. tiesa sabiedrībai tas ir ne tikai vajadzīgs, ne tikai svarīgs, un ne tikai kopienai svarīgs, bet pirmkārt mums pašiem saprast, ka mēs piederam un kad īstenībā mēs varam daudz lietas izdarīt. Man ir tādas divas lietas, kas sasaistījās ar tavu ideju. Pagājušajā gadā es tad 1,5 gadu veidoju tādu brīvprātīgu iniciatīvu, es taisu Instagramā tiešraides vecākiem par audzināšanu un arī pieaugušajiem. Un man pagājušajā gadā vienos svētkos nešeit pienāca klāt viena sieviete un teica, tas nu gan ir labi, ka ir tik daudz brīva laika, ka var tā taisīt tādas tiešraides un pavelti. Un es tā apstulbu, ka es vispār nesapratu, ko pateikt. Mājās es kārtīgi izraudājos. Nu tā kārtīgi, ja, ka tā cilvēku uztver. Kad tev tiešām nekā nav ko darīt, vai tev jau tas vīrs tāds, ja, vai tev jau tie īpaši apstākļi. Un tad ir tas, ko man šķiet, ka Baložs Jānis bija pajautājis, nu kāpēc mēs šo visu darām? Un tās atbildes bija, jo mēs nevaram nedarīt. Un šī ir cilvēcība. Ja viņa mūsos ir iekšā, tad ir jādod. Nevis tāpēc, lai dabūtu kaut ko pretīm, bet tieši tāpēc, ka tas, ko mēs dodam,
sev, citiem, patiešām atnāk atpakaļ. Un tas, kas ir dots bez tādas mērīšanas, tas ir 10-kārt vērtīgs. Un mēs jau nedodam, mēs to dodam paši sev pēc būtības. Tas ir saviem bērniem, saviem līdzcilvēkiem. Un tāpēc dalieties ar to, ko jūs protat. Nevis ar to, ko jūs neprotat. Nevajag kļūt par kaučaļiem, piedodiet, jūs to neprotat. Jā, bet to, ko katrs dara savā darbā, to, ko katrs prot, dalieties ar to arī nedaudz bez maksas. Tātad vakardien bija pēdējā tiešraide, bet būs vēl noteikti, kad būs Diana, kad nākamā ir. Vakardien bija, to es zinu, bet nākamā ir kad? Nākam piekdien. Tātad visi, kas vēl nav piesakojuši Instagramā Dianai Zandai, lūdzu izdariet to. Tā tiešām ir vērtīga jūsu stunda, ko jūs varat paklausīties no šīm zināšanām, ko Diana mums sniedz. Paldies, Diana, ka tev bija laiks. Saki, lūdzu, svētkos, ko vēl tu šodien gribi piedzīvot? Un varbūt kāds ar tevi grib to kopā, aizdoties kūkas, paskatīties vai vēl kaut ko. Iedod, kas ir tavs, ko tu negribi palaist garām? Es noteikti palikšu šeit, vēl paklausīšos sarunu ar Rūtu. Noteikti. Tas būs tā, to es te darīšu. Tad es izvazāšos vēl par Riņķi. Tad mēs noteikti, es arī ar saviem ģimenes bērņukiem drusciņi patusēšu. Tad noteikti mēs nāksim uz koncertu, un es domāju, vakarā mēs varbūt izdomāsim, kurš dzers alu. Un tā viens iedzers alu, un otrs stūrēs mājās. Un mēs pilnīgi noteikti būsim šeit ilgi, un vakarā braucot mājās, mēs ar Juri kā katru gadu teiksim, vai nav jauki dzīvot tepat 5 minūtes, un esi no svētkiem gultā. Tā ir, un man gribētos, nobeidzot mūsu sarunu, uz šīs ideju zemeņu lampiņas, Diana, manuprāt, vajag uzrakstīt to 4. jūliju 2026. gadu, un ravējošās sarunas Dianas Zandas dārzā Mālpils zemeņu svētku laikā. Jā, tā kā turēsim pie vārda, atgādiniet jūs arī Instagramā, vai ne, un tā, brangi aplausi. Tiešām, Diana, paldies par šo sarunu. Paldies. Un sviniet un ballējiet. Un, protams, kad nelaidīšu bez Jāņa šīs brīnišķīgās zemeņu, kā teikt, suvenīra piparkūkas tevi mājās. Lūk, un redziet no tāda zemeņu rosola. Jūs arī drīkstat Diānu samīļot. Nav tā, ka šodien es būtu.